man liekas. Nu, ko, tu pirms gada, vairāk nekā gada mēs tikāmies, aizgāja prom no darba. Nu, vai ne? Ir? Jā, ir vairāk nekā gads, vai ne? Jā. Aizgāja prom no darba. Pirmo reizi, ne? No tāda, ka no stabilitāte darba ilgi. Jā, tas bija mans tāds pirmā aiziešana, un jā, ir pagājis vairāk kā gads. Un kā? Dažādi. Jā, nav, zin kā, tad kādam paprast pēc 3 mēnešiem, tad ir visādi. Kaut kas viens. Jā, tad vēl tas hypes, kad, es esmu aizgājis, vai tur, kaut kā, zin kā tur gājis? Man ir gājis tiešām ļoti, ļoti dažādi. Tas, ko man ir daudz atziņas, kas ir paņemtas, pavisam noteikti darbs pašam ar sevi, dažādās līmeņos, ne tikai profesionāli, bet arī personīgi, attīstībā, viss. Tas ir milzīgi izaugsme. Es pat vismaz sev to redzu. Jā. Un daudz, kas ir apgūts un iemācīts, ko es domāju, es nevarētu nekā citādāk, ja es kaut kur strādātu, iemācītos. Bet es sākumā, pieņemsim, kāpēc tu gāji prom un tas, ko tu domāji, kā būs un tagad kā ir bijis, cik atšķirās? Jā, es iepriekš strādāju, tu zini, es vadīju uzņēmumu, biju CEO, un mani darba pienākumi bija lielā mērā vadīt komandu, taisīt, veidot stratēģijas uzņēmumam, bet pa lielām uzņēmumā, sevišķi man bija 30 darbinieki, tad tas lielā mērā gulstās uz darbiniekiem. Un mans mērķis kā vadītājai ir atrast un izmantot visas viņu stiprākās puses, lai mēs kopā varētu sasniegt mērķi. Tagad, kad es strādāju pati priekš sevis un pati vadu savu uzņēmumus, man jau ir vairāki biznesa projekti, tad, protams, tu esi tajā procesā daudz vairāk viens. Vairāk, visas cepures viens pats valkā, vai ne? Jā, tu tiešām esi dažādās lomās ar dažādām cepurēm. Jā, gribas kādreiz piezvanīt kādam un pateikt, lai izdara kaut ko. Jā, es arī to daru. Tā ir mana stiprā puse, bija toreiz, ir joprojām deleģēt lietas. Es mēģinu maksimāli to, ko es varu, to es deleģēju un izmantot citus cilvēkus, viņu zināšanas resursus, kurus viņiem ir kaut kādās lomās un jomās lielāks, stiprāks, kā man ir. Jā. Un, ja es varu, es to daru, jo es neticu, ka viens cilvēks var būt zinošs speciālists visur. Visā, vai ne? Jā. Mazie skrējēji. Aizies uz zooloģisko dārzu un sapēdīs. Podcast crash. Klausies. Un rekurs startups. Tā bija tev arī sākotnējā ideja? Es aiziešu prom un taisīšu startupu, jā? Jā. Tāpēc arī bija tāds Jā, es jau gāju prom, es jau zināju, ka es strādāšu pie savu startupa. Man pat bija tāda ambīcija liela, ka es aiziešu prom, atpūtīšos 1 mēnesi un tad būšu fully iekšā, pilnībā enerģija, būs tūlīt liela darīt. Realitātē tāds nenotika. Realitāte bija citādāka. Vairākus mēnešus, man vajadzēja daudz vairāk mēnešus atpūtai un pārstartēties, jo īstenībā, kad es gāju prom, es jau runāju ar cilvēkiem, kuri arī ir bijuši diezgan vai nu izdeguši vai tuvu tām, ka viņi ļoti noguruši no savu 9 to 5 darba. Un es prasīju, cik ilgu laiku jums vajadzēja, lai jūs atklimatizētos un būtu atkal tajā savā virsotnē. Un man visi teica, pusgads vismaz. Teicu, ko tu pusgadu atpūties un neko nedari? Kā tas ir? Nē, man noteikti nevajadzēs pusgadu. Realitātē, ja es tā paskatos atpakaļ, apmēram ir arī pusgads. Jā. Pusgadu tā arī tik pārstartēties un tad aiziet savā, jā? Jā, pusgadu vajag atpūtai, tad tu sakārto sevi, savas domas, atpūties. Jo ir sevišķi, lai taisītu startup, veidot kaut kādu pilnīgi jaunu biznesu, kuram ir jāskeilojas, tev vajag reālu enerģiju un iedvesmu to darīt. Ja tu neesi savā tādā, kaut kādā virsotnē, tad, kas tur sanāk, nekas tur nesanāks. Kaut kas pa bišķiņam kaut kas pietrūkst. Un nelīdz galam. Tev vajag justies, principā, ritīgā enerģijā. Lai varētu darīt lietas, un tā man arī bija, ja es atpūtos, tad es paceļoju nedaudz apkārt un apsēdos un sāku visu darīt. Tas bija, apmēram pirms gada. Un tagad gads ir pagājis. Es jūtu, ka ir daudz, kas mainījies, ja tu man jautā, ko es domāju toreiz, kā man liekas tagad. Es domāju, noteikti ir ļoti lielas atšķirības, kaut gan man nebija arī, kas ir labi, es negāju iekšā ar ekspektācijām, ka, tūlīt būs, man būs viss aizies, mani biznesi uzreiz tūlītēji. Es negaidīju kaut kādu ātru izaugsmi un milzīgus panākumus, rezultātus pirmajās dienās.
Bet pagaidi, viss taču var internetā stāst, kad visu mēnešu laikā var sasniegt pazūdus 30 dienā un atnāc atpakaļ kā ideālā versija sevis un perfekto biznesu. Tas nav tā, ja? Tas nav. Vismaz man tā nesanāca, bet ja kādam sanāk, man prieks. Padod ziņu. Es arī gribu šo formulu. Es domāju, ka tā izaugsme ir sevišķi, lai viņa būtu ilgtspējīga, viņai ir jābūt pakāpeniskai. Lai viņa var saglabāties, jā, kaut kur šeit apakšā, un tad bām, nākamajā dienā pēc mēneša tu atnāc un tu esi cita persona. Es tam īsti neticu, tāpēc, ka tām mācībām ir jāatnāk pakāpeniski, kad mēs esam gatavi tā kā viņām. Un tas pats arī biznesā, tas pats tā kā izaugsme, viņai ir jābūt kaut kādā pakāpē. Tas nav vienas dienas jautājums. Un es domāju, pacietība ir ļoti svarīga prasme, sevišķi, kad būvē jaunu biznesu. Kuras man Kur tu mācies, jā? Kur es mācos, jo es esmu pieradusi pie ātra rezultāta, pie tā, ka tu izdari projektu, tu viņu noslēdz un tu redzi, mēs šo izdarījām, šeit ir rezultāts, klients ir apmierināts. Es esmu ļoti pie tā pieradusi, un tāpēc man ir jāmācās, ka tas nenotiks tūlīt. Man ir jāmācās šī pacietība un gaidīt. Jā. Kas ir tava bijis lielākā mācība šajā gada laikā? Es domāju, viena no lielākajām mācībām ir tāda, ka citreiz kāds pasaka, kāds pieredzējis uzņēmējs pasaka, jādara šādi. Un šai monētai ir divas puses, jo no vienas puses tas, ka kādam tā sanāca vai viens izdarīja šādi kaut ko biznesā, tas nenozīmē, ka tu to pašu vari attiecināt uz savu biznesu, sevišķi tā ir cita industrija. Un bieži es domāju, es atradīšu kaut kādu shortcutu, es atradīšu īsāko ceļu, kā šo izdarīt gudrāk un ātrāk. Un dažreiz tur ir, bet vairums gadījumu tur nav. Un ir jāaiziet tie soļi un ir jāizdara tie mājasdarbi, lai tu nonāktu tur. Un ja tu viņus neizdari, vai tu kārtīgi nenovalidē tirgu, vai tu kārtīgi neparunājies ar saviem klientiem, jo tu mēģini atrast īsāko ceļu ātrāk, pēc tam tu to jūti. Pēc tam reāli redzi, ka tu neesi to izdarījis. No otras puses ir arī ļoti daudz dažādi citi uzņēmēji, kuri varbūt ir vairākus gadus tirgu, vai kuri ir varbūt citās, sevišķi investori, kuriem ir bieži šīs mācības, kā vajag darīt lietas, un tas viss ir jāņem ar, kā saka, grain of salt, ar tādu kārtīgu. Šipsniņu sāls. Jā, sāli, un ļoti jāanalizē, vai tas tiešām ir tas, kā tev tas arī strādās. Klau, startup ideja tev bija uzreiz, ko tu gribēsi un kā? Jā. Un tas arī tas, kas ir tagad ir tapšanas procesā un jau palaists visu kaut kur jūs mazliet mainījās. Pastāst, kāda bija sākuma ideja un tad kas tur mainījās? Jau tad, kad es gāju prom, es jau biju pie tās idejas negluži strādājis, nevarētu teikt strādājis, bet es biju par viņu domājis pēdējo vismaz pusgadu. Un ideja bija tāda, ka man pašai ir daudz biznesa ideju, es zinu daudz cilvēkus apkārt, kuriem ir daudz biznesa ideju. Un ideja, kā mēs varam novērtēt, vai šai biznesa idejai ir vai nav potenciāls. Tā kā ļoti vienkāršu atbildi uz ļoti sarežģītu jautājumu. Vai ne? Kā mēs varam šo saprast? Un es sapratu, ka viss forši, ļoti, tur ir kaut kāds potenciāls. Bet man uzreiz liekas, baigi daudz datu vajadzīgi. Tur ir vajadzīgi dati, savākt, ļoti daudz datus un analizēt. Es domāju, vienkārši to backendu. Man uzreiz smadzenes strādā tehniski. Tāds iedomājies tā, man ir ideja, un tad tu pēti. Kā tu principā pētītu, vai ir pieprasījums arī, vai ir... Jā, un kura būtu tā mērķa auditorija? Jo es pati ar to saskāros kā uzņēmuma vadītāja, kad man vajadzēja valde izdomā, mums ir šāds biznesa potenciāls, tagad mums vajag novērtēt, vai tur ir pieprasījums, kādi ir konkurenti, kā mēs varētu tur produktu pozicionēt un tā tālāk. Un vai vispār iet šajā virzienā, un tad man vajadzēja veikt šos pētījumus. Dažreiz mēs izmantojam arī kaut kādas tur pētījuma aģentūras vēl kaut ko, bet tas nekad nenesa īstos rezultāts. Tev vienalga vajadzēja kādam sēdēt un taisīt to tirgus pētījumu un analīzes. Un es sapratu, ka, ja man to negribas darīt, noteikti ir vēl kāds, kuram negribas darīt. Un ja tas paņem tik daudz laika, vai mēs to nevaram kaut kā automatizēt un atvieglot ar AI vai ar datu automatizāciju un vēl kaut ko. Un es validēju tirgu un nonācu līdz tam, ka
ir potenciāls, bet nedaudz citā griezumā. Proti, vislielākā vajadzība ir investoriem, kuri analizē ļoti lielu apjomu, daudz dažādus startupus. Un viņiem ir ātri jāpieņem lēmumi sevišķi tajā pirmajā stadijā, vai mēs viņus satiekam vai nē, vai mums interesē atvērt pitch decku vai nē. Un tad tas, ko es tagad daru ar Dialitu, ir novērtēt jaunus ņēmumus agrīnā stadijā, agrīnas stadijas investoriem, kur mēs analizējam ar mākslīgo intelektu viņu pieteikumus un novērtējam, vai viņi atbilst investora ekspektācijām, vai viņš atbilst investora industrijai, kurā viņi investē, un daudz dažādiem parametriem, apmēram 20 vai vienalga kaut vai 100 parametriem, ko investors ir noteicis. Tad mēs salīdzinām šo startupu pret viņa ekspektācijām, un uz tā viņš balstoties, viņš pat nevar neatvērt pitch decku, viņš var neuzrakstīt nevienu e-pastu startupu, bet uzreiz pateikt, vai mēs tiekamies vai nē. Jā. Un kā strādā? Strādā. Mēs pašreiz esam tādā agrīnajā stadijā. Mums ir minimālais produkts, MVP. Un tagad mums ir vairāki investori, apmēram 10, kas testē šo produktu. Produktu funkcionalitāte arī var. Tad mūsu mākslīgais intelekts novērtē pitch deckus un startupus. Un arī izsūta automātiski e-pastu, ja kāda informācija pietrūks, lai pajautātu jautājumus, kas arī ir ļoti forša funkcionalitāte, atvieglo investoriem darbu. Un tad tūlīt sākam monetizēt. Kā tu nopičoši to tiem investoriem, kur šobrīd pārbauda šo lietotu, kā ir trials vai ne? Trials, jā. Principā mēs sarunājāmies, un tās bija tiešām tādas vienkārši diskusijas, vienkārši sarunas, jautājot pirmkārt, kā viņi to dara tagad, saprotot, ka viņiem jau tā ir sāpe, viņiem tas paņem kādu laiku, viņiem bieži ir kaut kāds tur Pēteris, asistents, juniors, kuri viņi labprāt aizvietotu, vai viņiem tādus augstāk kvalificētus darbus darīt un izmantot viņu produktīvāk, efektīvāk. Un viņiem jau ir šī sāpe, un viņi grib kaut kā gudrāk to darīt, ātrāk, jo tad viņi var arī vairāk šo startupus izvērtēt. Un tad mēs sarunājamies, nodefinējam viņu apjomus, industrijas, visu, un saprotam, cik liela ir šī problēma. Un tad balstoties uz to, tad mēs piedāvājam savu palīdzību. Un atsauksmes no viņiem šobrīd? Ļoti labas. Jā. Ir ļoti labas. Ir jau meči bijuši. Tas tā kā Tinders, vai ne? Tikai tāds efektīvāks. Investoram ar startupu. Business Tinders. Jā, un vienkārši hops nav. Vajag papildus informāciju, nosūt ziņu. Tā arī ir, jo viena lieta, kas man personīgi likās ļoti svarīga, un to es arī novalidēju ar mūsu mērķa auditoriju, ka tas ir sarežģīts jautājums, un jo vairāk datu un jo vēlākā stadijā ir uzņēmums, jo, protams, tur ir daudz dažādu vēl aspektu, ko ir grūti izmērīt. Viņi nav kvantitatīvi dati, tie ir ļoti kvalitatīvi dati. Un tad kā novērtēt ar mākslīgo intelektu šos kvalitatīvos datus, cilvēku aspektus? Tu nevari ielikt ciparos un pateikt, ko ir šāda formula. Tur īsti nav. Un, protams, visi investori meklē kaut kādu ideālo formulu, kurš startups būs vienredzis. Un mēs mēģinām īsti, ne pateikt ciparos, bet mēģināt atrast, kas ir šie kritēriji, kas var palīdzēt līdz tam nonākt. Ja tu salīdzini tavu darba dzīvi un tagad startup taisīšanas dzīvi, divas citas tu? Nē, ļoti saistīti. Ļoti saistīti. Es domāju, personības un tādā, arī kā tu pieeji lietām, kā tu savu dienu organizē, kā tu ej un pičo un visu to dari, cik tas ir daudz mainījies. Ja es skatos, kā es iepriekš strādāju, es domāju, ļoti liela atšķirība ir tas, ka man bija liela komanda, vai ne? Daudz cilvēki, un mēs varam vienmēr deleģēt, sakārtot projektus un visu. Tad tagad lielā mērā daudz, kas gulstās uz mani personīgi. Un tas nozīmē arī regulāri kāpt ārā no komforta zonas. Katru dienu. Piemēram, kur tu izkāp šodien no komforta zonas? Bija tev kaut kur ārā? Šodien man ir atpūtas diena pēc visiem lidojumiem, bet regulāri. Un tas ir kaut vai sarunās ar investoriem. Tu nekad nevari zināt. Kādā brīdī jau liekas, es jau esmu runājis ar 50 investoriem, es jau zinu, ko viņi jautā. Un tad ir 51. un viņš pajautā kaut ko pilnīgi negaidīt. Un tev ir tāds, es par šo padomāšu un atsūtīšu. Regulāri ir kaut kādas šādas sarunas.
protams, pats mākslīgais intelekts, tā nav mana profesija, manas zināšanas nav šajā nozarē. Līdz ar to es regulāri mācos par to, kā AI strādā, kā mēs viņu programmējam, kādas valodas, kādas funkcionalitātes, kur mēs varam vienkārši automatizēt ar kādu digitalizāciju, kur mēs vienkārši liekam klāt jau modeli un tā tālāk. Bet regulāri, jā, kāpt ārā no komforta zonas, tas ir mainījies. Ir mainījies arī šis, teiksim, lēmumu pieņemšanas process, jo iepriekš ir komanda vai ir arī valde uzņēmumam, un tad šos lēmumus palielam pieņemt kopistiski. Un arī atbildība. Un arī atbildība. Jā. Tagad ir pilnīgi viss ir uz tevi. Tu pieņemsi šādu lēmumu. Vai ne? Tā ir tava atbildība. Jā. Bet kas ir vēl viena svarīga lieta, ko es esmu iemācījusies, ir, ka lēmumu jāpieņem salīdzinoši ātri. Es tev gribēju teikt, tev sanāk uzreiz ļoti ātri pieņemt. Jo tu pieņem tikai. Ja tu pieņem tā ātri. Zini kā, man patīk apdomāt no visām pusēm. Un sākotnēji es ar šo saskāros, ka es varēju apstāties pie lēmuma, jo man patīk viņu apskatīt no dažādām, kāda varētu būt ieguma šādā, kāda varētu būt scenārija un tā tālāk. Un es saprotu, ka es ļoti tādējādi kavēju šo lēmumu pieņemšanu, jo man nav 10 cilvēki, kas uzreiz var pienākt klāt un katrs pateikt savu perspektīvu, un tad es pieņemu šo lēmumu salīdzinoši ātri. Bet jā, ir ļoti ātri jāpieņem lēmumu. Un kas ir šis, ka ir jāmācās darīt to ātri un ātri arī analizēt rezultātus. Tā kā tu uzreiz novērtē, vai šis lēmums bija atbilstoši tavām ekspektācijām, vai tas ir tas, ko tev vajadzēja. Ja nē, tev uzreiz ir jāpiloto, tev uzreiz ir kaut kas jāpamaina savā darbībā. Un jā, tev visu laiku ir konstanta lēmuma pieņemšana, kas man bija arī iepriekš. Bet vienkārši tas apmērs, cik mazās detaļās un dziļi man ir jāpieņem kaut kādi mazie lēmumi, par kuru eksistences nekad nebija nojautas. Tas ir mainījies. Tev ir kaut kāda formula, kā pieņemt labi, ātri lēmumu? Vai kaut kas pēc kā tu vadies kādu jautājumu galā? Man tādi ir bijuši, principā, vai tas tur 10 gadu laika posmā, tam būs nozīme. Tas tā tiešām reiz izvelks tev tā no tā kaut kāda tā mazā, kur tu esi ieracies, jau galva tev ir smiltīs, un tu tā pēc 10 gadiem, es par šo vispār nedomāšu, tam nav tādas nozīmes, vai arī, ja man būtu miljons. Un tas arī, un tas tā arī tā pagaši to jā, šito nē, un tad tāds pats reāli nē, un tev ir uzreiz tāda, tāds bija iekoncentrējusies. Kā ir tev? Izzūmot ārā palīdz. Bet kā tu izzūmo? Ko tev būtu arī kaut kādi jautājumi tādi, ko tu prasītu sev? Man lielā mērā ir bieži tas, kad ir kaut kāda runa par tehniskiem maziem jautājumiem. Es vados pēc formulas, ka nekad nebūs pilnas informācijas, jo tā ir viena no lietām, kas kavē bieži lēmumu pieņemšanu. Ka mēs apstājamies, jo mums liekas, man ir vajadzīga vēl kaut kāda informācija, man trūkst kaut kādi dati. Es nevaru atbildēt uz šo vai to jautājumu. Un tajā brīdī, kad saproti, ka ir pilnīgi ok un vislielākā daļa lēmumu tiek pieņemta ar 70% informāciju, ne vairāk. Tad tu vienkārši pieņem lēmumu. Un es nesen klausījos Stephen Bartlett podcastu epizodi. Un viņš saka, ko tu dari tajā brīdī, kad tu apmaldies mežā? Un tas, ko mēs darām bieži lēmumu pieņemšanā, mēs apstājamies. Mēs stāvam uz vietas. Ir tāds frīze, vai ne? Un mēs sākam domāt, kā būtu tā vai šādi. Un mēs sākam ļoti prokrastinēt šo lēmumu. Trūkst informācijas vai pārliecības. Un tas, kas tev ir jādara, tu vienkārši sāc iet vienā virzienā mežā. Un tu saproti, ka šis ir nepareizais virziens. Es eju vai pa apli vai vēl kaut ko. Tu sāc iet otrā virzienā, bet tagad tev ir dati, tagad tev ir informācija. Bet, ja tu stāvi, tu vienkārši nosalsti. Un man liekas, šis ir tik ļoti, ļoti atbilstoši tas, kā mēs bieži pieņemam lēmumus. Mēs stāvam uz vietas, un tad mēs sākam uzdot 100 jautājumus un vēl kaut ko. Un tas, kā es daru, man patīk ļoti ātri pieņemt lēmumus. Man patīk ātri virzīties uz priekšu, jo man vajag to ātro rezultātu. Un tad es arī virzos vienkārši ātri uz priekšu. Jā. Kas tev bija grūtākais lēmums, kas tev bija jāpieņem šī gada laikā? Par cilvēkiem. Man liekas, visgrūtākais jautājums bieži, vismaz man, ir saistīts ar citiem cilvēkiem. Tā kā vai man vajag šo cilvēku komandā, vai man viņu nevajag komandā, kā mums būs nākotnē sadarbība, vai mūsu vērtības sakrīt. Tur tik daudz nezināmi. Un tu palielam, es sevišķi, kad tu veido startupu un tu meklē cilvēku, ar ko tu būsi tagad laulībā. Jā. Un tev ir jāatbild 2 dienu laikā. Vai šī laulība izdosies, vai es gribu ar viņu būt laulībā, tad tas ir tāds liels jautājums.
Un kādas lēmumus pieņēma tieši ar cilvēkiem saistīts? Tev bija kaut kas, ar ko tu kopā taisi? Jā, daļēji. Ar dažiem sapratu, ka nebūs. Un man ļoti palīdz intuīcija un arī pieredze. Es domāju, lielā mana uzņēmējdarbības pieredze jau iepriekš man palīdz, ka esmu tik daudz cilvēku pieņēmusi darbā, atlaidusi. Un, daudziem ir beidzies arī kaut kādas sadarbības profesionāli. Un tu spēj jau novērtēt, ka tu zini, kādas kvalitātes tu meklē cilvēkos. Nezināšanas vai neobligāti tur kaut kādas pieredzes un šī hard skills sadaļa, bet tieši soft skills, ko tu meklē, kādus cilvēkus tu vēlēsi sev apkārt, tad jā, tu vari ātrāk pieņemt to lēmumu. Efektīvāk. Bet tas nekad nav viegli. Protams, cilvēciskais faktors un žēl un viss kaut kas un nevar saprast un nezināt, tā kā tu saki, vai mēs varēsim pēc gada, pēc 2, vai mums ir viena tā vīzija to sazina. Tā ir smagi tādi jautājumi. Ļoti. Klau, kā ar investoriem, jo rekur es biju tikko TechChillā un pagājuši gadu arī volontieru un šogad arī. Un kā gāja? Bija forši un es biju pie tā VIP lounge, laidu iekšā vai nelaidu iekšā cilvēkus, bet bija tāds interesants gadījums, jo tur bija tādi poļu puiši vīrieši. Un viņi tā, var redzēt, viņi tik satraukšies, mums ir tikšanās tā kā ar investoru, viņi ir startups, un es jau gribēju jautāt par šo, jo man tajā brīdī likās, oh my gosh, viņiem ir tas mirklis, ko tagad filmās rāda, tā kā vai tu aizies, nopičos, vai arī ne, jo viņi, var redzēt, viņiem slapjas rokas, Mums ir tā kā tikšanās, tu varētu mūs ielaist iekšā, mums tā kā tur, tas investoru lounge tur ir, tā es tā, ja jums, tur investors ir, tad var, jo viņš tā zina tādām lūdzošām acīm, tā kā vai būs vai nebūs, tāda labi ejiet. Un tāds ir tas ir tā taisnība, tas ir tāds filmā, ka tev tās, nezinu, 30 sekundes ar to investoru. Vai... Man nav, jo man ir pilnīgi nedaudz citādāks tas biznesa modelis, tā kā mani investori ir, vispār arī investori, pirms mēs sākam ar viņiem kā klientiem runāt, un iet šo visu discovery, mēs respektīvi saprotam, vai viņiem ir šī vajadzība pēc produkta, vai viņiem tas interesē, un tā tālāk mēs izējām visus šos posmus, un tikai tad mēs runājam par potenciāli tur investīcijām vai vēl kaut ko, un līdz ar to mēs jau esam izveidojuši attiecības, mums jau ir bijuši vairākas tikšanās. Cik gudri! Jā, es zinu, bet laika ietilpīgi. Jā, bet tas tev bija sākumā arī kā stratēģija, tu tā arī domāji? Jā. Tas ir īstenībā viens no tādiem svarīgiem punktiem, kāpēc mēs ejam šādu ceļu, jo tas plāns ir arī pēc tam iet uz citiem tirgiem, uz citām mērķa auditorijām, bet mēs tieši sākam ar investoriem, lai izveidot arī attiecības, saprast, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet tāpatām tev kaut kā pie viņiem ir jāiet un jāierunājās un jāpasaka, tev jau arī nav tā, ka tev ir produkts. Visi viņu zina un tad atnāc sveiki, es esmu no šejienes, vai ne? Tev arī tāpatām jāpapičo. Un kā tas ir sarežģītāk nekā ar citiem cilvēkiem runājot ar investoriem? Nē, nav sarežģītāk, bet ir jābūt ļoti gudram, koncentrētam, skaidri jāpasaka un jāzina, ko tu vēlies pateikt, ko tu prasi. Kāpēc tu prasi šādu summu vai vēl kaut ko, ir jābūt ļoti skaidrai ziņai. Teikumā, vārdā, tā kā katram vārdam jābūt pārdomātam. Un es teiktu, ka mums bija nedaudz vienkāršāk, jo man ir lieliski mentori un partneri, kuri uztaisīja iepazīšanās, šos introductions ar kaudzi investoru. Un tad tas pirmais aplis, un tā tas arī ir parasti visiem startupiem. Kāds ir iepazīšanās? Respektīvi, tevi... Tā kā networking pasākums? Nē, tevi iepazīstina kāds, uztaisa e-pastā saved tevi kopā. Okay. Un tad tu turpini no turienes, bet kāds jau tevi ir iepazīstinājis, un līdz ar to... Tu neesi augsts, tu esi diezgan silts. Un tas ļoti, ļoti palīdz. Un tad mēs izgājām, principā, tas pirmais aplis par startupiem ir, tu izēji visus tos investors, kur tev kāds apazīstina, saved kopā, kur tev jau ir silts kontakts, un pēc tam sākas tas īstais un grūtākais darbs, kur tas otrais aplis, kur tu ej tālāk, ir investori, kurus tu pašam ir aiz viņiem jāizsniedz, un tev ir jāatrod viņi. Un tad jau tu ej ar savu ļoti koncentrēto, efektīvo ziņu. Cerams, efektīvā. Kur nevis, kaut ko es domāju, varbūt šis vai ne? Nē, tev jābūt skaidrai ziņai, un tas bieži ir visgrūtākais, jo, lai tā ziņa būtu efektīva un būtu interesanti investoriem, tev jāizdara pirmkārt pētījums, jāzina, ko investors meklē, kas ir viņam svarīgi, un jābūt pašam skaidrai apziņai, kas tu esi. Jā. Kā tu tagad pičo, kas ir tavs teikums, kā tu stāsti par savu startupu? Pirmkārt, tā ir angliski, bet latviski es varētu pateikt, ka tas ir mākslīgā intelekta rīks, kas investoriem palīdz novērtēt startupus 2 minūtēs.
Es varētu vēl pateikt, daudz laika. Es vēl varētu pateikt, cik viņi laika ietaupā un kā šie lēmumi, cik viņi ir unbiased un tātad nav kaut kādi, ir datos balstīti un tā tālāk. Un, respektīvi, tur uzreiz tu vari salikt tos jau papildteikumos tie lietas klāt tos patiesībā svarīgāko daļu, kas ir tie iegūmi, kas investoram. Tu bija grūti vai viegli sev uztaisīt? Nu, tieši to teikumu un to izstāstīt. Ļoti grūti, un viņš vēl ir procesā. Viņš visu laiku kā mainās. Un tu parunā ar vienu, ar trešo, ar 50 cilvēku. Un tu vēl kaut ko, jā. Un tad tu, protams, arī produkts visu laiku attīstās un mainās, un tev arī ir jāsako līdz tam. Un jo tu vairāk validē, jo tu vairāk runā ar saviem klientiem, jo tu saproti nianses, detaļas, un vienmēr jāpiemeklē tas wordings, tas pareizie īstie vārdi. Un vēl viena lieta arī konkurenti, jo tas, kā citi komunicē par līdzīgiem produktiem vai arī atšķirīgiem, var ietekmēt ļoti lielā mērā tavu biznesu. Piemēram, daudz uzņēmumu, kas mūsu konkurenti izmanto vārdu validācija, un mēs arī sākotnēji izmantojam viņu, un es dažreiz joprojām man viņš izslīd, jo es tik daudz investoriem esmu runājusi un pieredums, bet tas nav varbūt īstākais, labākais vārds, kā kaut vai šādas nianses, jo katrs vārds ietver kaut kādu savu būtību un asociācijas un arī konkurences. Nu, jā, noskaņas visādas un ko tas tajā vidē arī nozīmē. Jo man validations ir vispār datu validācija. Nu, tā kā tāds, un es domāju par startup validāciju, ne, kā jā, dati, bet tur tas vēl tāds cilvēks. Kvalitatīvās, izpētes. Okay. Kur tu redzi savu startup nākotnē, ja tu viņu redzi kā unicornu? Es jau neuzlieku vispār nekādas ekspektācijas par unicorniem or not. Bet tajā pašā laikā man ir ambīcijas un es gribu lielu izaugsmi un lai viss izdodās. Bet kur es redzu Dialita startupu, ir pirmie soļi izpildīti, ka mēs piesaistam investīcijas šajā raundā, ka pēc tam mēs esam attīstījuši produktu pirmajā līmenī, kur mēs gribam nonākt, jo mums tagad ir vairāk testa produkts. Pēc tam tālāk ir komandas izaugsme, valstis, reģioni, un tu ej šos ceļus, un es sapratu, ka es vienā brīdī skatījos jau tur, unicorn līmenī, es jau domāju, ok, pēc 10-5 gadiem es gribu būt tur, bet tas uzliek tādu spiedienu un atbildību, un dienas beigās tas tā neko nedod. Pat ja tev ir zemapziņā šī iedvesma, ka jā, es zinu, ka es gribu tur nonākt, tev ir jābūt skaidriem šiem taktiskiem soļiem un arī strateģiskiem soļiem, ko tu dari līdz tam, un tie uzdevumi jau ir tik daudz, kas jāizdara, un visu vēl 10 reizes var mainīties, arī gan uz produktu, gan uz auditorijām un tirgu un tā tālāk. Tāpēc es nelieku sev nereālākās ekspektācijas, jo es sajūtu milzīgu spiedienu, zem kura tas vienkārši man nedod nekādu iedvesmu, tas man vienkārši nomāca tā kā velku uz leju. Tā kā tu mežā stāv un salst. Pārāk smagi. Tu salsti, bet tev pie kājām ir kaut kādi bluķi piesiet, un tad ko man tagad darīt ar to? Jā, jūs tieši nesen no viena podkāsta paņēmu, tur bija, tā kā tev jābūt lietām challenging enough, tātad pietiekamam izaicinājumam, bet ne tādam, ka tu sasalsti. Es viņu pieliku vienkārši pie sienas, jo man ļoti patīk arī izaicinājumi, bet, un tad pamanīt to robežu, ja tu sasalsti un nedari, tad tas ir pāri izaicinoši. Tā kā vajag bišķiņu uz atpakaļ, vai paskatīties, kas tajā challengeā, tajā izaicinājumā ir tāds, kas tev tur sasaldē, varbūt no citas puses pieiet. Absolūti. Tā kā, jā. Ļoti jaudīgi. Komanda arī tagad esi tu, un kas tev vēl ir? Kas tev palīdz? Man ir daudz cilvēki īstenībā jau tagad ir iesaistījušies projektā, protams, partneri un mentori. Man ir absolūti lieliski cilvēki, par kuriem esmu ļoti priecīga, ka viņi ir manā komandā, kas ir ASIS komanda, mākslīgā intelekta studija, ko vada doktors Evalds Urtāns. Evalds ir, protams, ģēnijs Latvijas mākslīgajā intelektā, un tas ir absolūti fenomenāli, ka viņš noticēja Dialita projektam un man, un ka mēs principā kopā būvējam Dialitu un visu mākslīgā intelekta valodas modeļus un visu pašu tehnoloģiju. Un tad man ir vēl Kalvis, kas ir atkal lielisks eksperts tirgus validācijā un klientu izprašanā, kas ir ļoti svarīgs aspekts šajā posmā. Un tad kopā mēs arī būvējam un skatāmies, kā mēs varam kopā izveidot to labāko produktu. Un kas būtu nākamais? Tu iedomājies to savu komandu nākamajā līmenī, kas tev vēl nāk klāt? Es domāju, ka ļoti liels aspekts vismaz šeit mums ir viss, kas ir uz produktu, user interface, pieredzes speciālisti, produkta vadītāji. Un šeit tas ir tāds aspekts, un nākošais ir, protams, arī investoru attiecības. Viss, kas ir ar investoru izprašanu un investīciju
piesaisti. Un, protams, to var apgūt jebkurš, bet tā, ka mums ir klients, investors, tad šeit mums ir principā klientu attiecības. Jā. Ja kāds tad klausās podcastu un domā, vai arī ir jau domājis, es tagad domāju, ka es gribu startup, jo pēc šitā var būt tā, ka varbūt, ka neizklausās tomēr sarežģīti. Tad, kad pastāstīju, zin kā, parasti jau mēs dzirdam to stāstus pēc tam, kad startups ir kļuvis par, unikornu vai kaut kādu kornu, jā, bet, kaut ko viņš mēs ir sasniedzis. Mēs dzirdam bieži veiksmes stāstus, jā, bet mēs nedzirdam to ceļu. Un tas ir arī, ko es ļoti redzu šobrīd arī Latvijas startup vidē, kad mēdījos visur ir jau veiksmes stāsti. Jā. Viņi jau ir piesaistījuši investīcijas, viņi jau ir palaiduši produktu, pārdevuši, exitojuši. Bet tas cik reiz tu klauvē pie durvīm un tā teica, nē, prom tīmies, tas stulba ideja, un cik daudz ir arī uztaisījuši, un pēc tam nekas nenotika. Vai ne? Arī tāds mēs vispār nedzirdam. Bet ja tu kāds tagad domājas ir par startupu un grib viņu sākt, un ir tā ideja, kas būtu tas, ko tu... paņemam 3 lietas, ko nedarīt. Kļūdas, ko nepieļaut. Cik labs jautājums. Droši vien, ka es vēl pieļaušu daudz kļūdas, un pēc tam varēšu pateikt. Bet mana vislielākā kļūda bija, kas bija ļoti arī humoristiski priekš manas pašas, bija, ka es nebiju izdomājis kārtīgi savu investīciju piesaistes stratēģiju, bet es jau gāju un piesaistīju investīcijas. Yeah. Un, tad, kad investori te sāk uzdot vairāk jautājumus, un ka tev nav apakšā rītīgs Excelis ar datiem un 10 gadus finanšu plānu, tad tu nevari īsti atbildēt uz tiem jautājumiem. Un es teiktu, ka viens no tādiem svarīgiem soļiem ir pirmkārt saprast, vai tev vajag investīcijas, kurā stadijā tev viņas vajag, un tad, kad tu piesaistīsi, vai ko tu darīsi ar šo naudu, tā kā kas notiks tālāk. Un pat ja tu zini, mēs tur investēsim produktā, un mums ir vajadzīgs tur produktu attīstībā vēl kaut kas, tas arī nav enough, tā kā ir jābūt vēl skaidrākai, precīzākai atbildē. Un, principā tā kā biznesa plāns, vai ne? Jābūt finanšu plānam, jā. Finanšu plānam, jā. Jābūt ir pilnīgi skaidram, kā tu ko izmanto šīs investīcijas. Šo taču var outsourcot un ar artificial intelligence arī uzrakstīt. Var, un es teiktu arī var piesaistīt kādus speciālistus, kas māk likt finanšu plānus un kas ir to jau darījuši sevišķi startupiem iepriekš. Jo, es ļoti ar to saskāros, kad ir šis... Es sevišķi tagad, tu esi kaut kādos inkubatoros, akseleratoros, visi ejiet runājot ar investoriem, piesaistīt investīcijas. Kāpēc? Ko mēs ar viņiem darīsim? Vai šis ir īstais brīdis, kad mums piesaistīt? Un ar kādiem investoriem arī runāt? Un es, protams, arī esmu lasījusi vairākus tur investoru pētījumus pašreiz, kas mums tagad ir. Un arvien vairāk ir, sevišķi Latvijā, kad startupi jau rūpīgāk izvēlas, ar kādiem investoriem runāt. Mēs vairs neejam tur un nerunājam ar visiem, kas mūs klausās, bet jā, ka tu jau zini, kas ir tas tavs ideālais investors, kas tev investēs. Un es arī esmu atteikusies no investīcijām, jo tur vairāki aspekti, bet viens no tiem arī, ka nav īstais laiks un varbūt arī īstais investors. Ka ir jābūt savai ekspektācijai un izpratnē par to, kas ir tas, ko tev vajag. Jo investīcijas jau tev atkal uzliek atbildību. Un droši vien viens prasīs vairāk, otrs mazāk vai ne, un no tā kādu atdevi, un tev uzreiz ir jāstrādā varbūt 10 reizes vairāk, lai tu sasniegtu to, ko tu esi izstāstījis tam investoram. Jā, jo investors arī ir gandrīz vēl viens laulības. Tev ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, kādās laulībās tu vēlies būt. Tās laulības. Kas vēl pa kļūdām, ko nepieļaut? Kārtīgi novalidēt savu tirgu, tātad neizdarīt to tā pavirši, jo īstenībā tas ir pamats startupiem. Bieži mēs izlaižam šo, un, protams, daudz startupi sāk ar to, kādu produktu es vēlos būvēt, ko es gribu, kas man patīk. Un kas man liekas būs, kas strādās, bet mēs izlaižam to, un daudzi citreiz izlaiž šo posmu vai izdara viņu pavirši, kad nav skaidri novalidēts tirgus un tirgus ekspektācijas. Mana lieta ir tā, ka esmu labs pārdevējs, un es aizēju jau šajās sarunās ar domu, kā iedvesmot šo savu nākotnes klientu, lai viņš gribētu nopirkt šo produktu. Ar šādu pieeju eju bieži šajos tikšanās gāju, nevis ar ko es varu kādus jautājumus uzdot, lai maksimāli saprastu savu klientu. Un tad tās ir divas atšķirīgas pieejas. Un, ja tu ej ar pirmo, tad tu pārdod produktu, un viņš jau teiks, un tu uzdos jautājumus, tādas atbildes dabūs tādas, kā tu vēlies dzirdēt, bet ne obligāti, ko tev vajag dzirdēt. Un mans padoms noteikti ir uzdot jautājumus, kas varbūt ir smagi jautājumi, sāpīgi jautājumi citreiz, bet būt maksimāli atvērtam un caurspīdīgam un tiešām dabūt arī
godīgas atbildes no saviem klientiem, pat ja viņas neobligāti ir iepriecinošas. Tev ir kāds piemērs par to sāpīgo jautājumu, ko tu uzdevi un kādu atbildi dabūji? Man liekas, viens no sāpīgākajiem jautājumiem ir tad, kad tu runā ar klientu, un viņam it kā ir šī vajadzība, bet varbūt viņa nav tur tik milzīga tā sāpe, un līdz ar to tā vajadzība pēc produkta arī nav tik izteikta. Un tad ir jābūt skaidrai izpratnei un jautājumam, vai viņš ir gatavs par to maksāt, vai tā sāpe un tas gaps, tas caurums, kur viņš vēlas nonākt un kur viņš ir tagad, vai tavs produkts ir var to palīdzēt, vai vispār tur ir tā vajadzība, un spēt pajautāt, vai viņš ir gatavs par to maksāt, un saņemt, ka nē, mēs neesam gatavi par to maksāt, un tas mums vispār nav īstenībā tik liela problēma un tā tālāk. Tas ir jautājums, ko vajag dzirdēt atbildi, ko vajag dzirdēt pēc iespējas ātrāk, un jautājums, ko vajag uzdot pēc iespējas ātrāk. Bet tālāk var uzdot jautājumu, kas jums būtu vajadzīgs, vai ne? Jā, protams. Jo droši vien viņam kaut kāda rada, taču, tu esi pa kaut kādu problēmu, tu esi pacēlis, varbūt viņam kaut kāds aspekts tajā, nav līdz galam, vai ne, vai liekas, ka nē, vai ne? Jā, jo tajā brīdī, kad tu saproti klientu, un tu saproti, kur viņš vēlas nonākt, un ka viņš ir šajā stadijā, bet viņš vēlas nonākt tur, un tu viņam vari palīdzēt tur nonākt, sevišķi, tas ir kaut kā efektīvāk, ātrāk, lētāk, vēl kaut kā, tad tu viņam vari to palīdzēt. Bet tev ir jāzina skaidri, kas ir tā klienta problēma vai vajadzība. Ok, uzdot jautājumus. Kādas negribas varbūt uzdot un arī saņemt un pieņemt to atbildi, kad varbūt nē, tas nav vajadzīgs. Jā. Kas būtu trešā lieta? Izvēlēties īstos cilvēkus. Ja intuīcija saka, ka nebūs ar šo cilvēku šajā komandā, kaut kas, es sevišķi, kad ir runa par co-founderiem, tad neveidot komandu tikai tāpēc, ka tev vajag komandu. Es esmu runājis ar investoriem un daudz dažādi par to, kā veidot komandu. Un, protams, katram ir savas perspektīvas, bet visi ir vienisprātis, ka tā ir gandrīz kā laulība. Tāpēc tev ir rūpīgi jāpārdomā. Ne tikai tur jāskatās uz CV un tur pieredzēm, un šis cilvēks, viņam ir šādas zināšanas, kas man trūkst, vai tāda pieredze, ko man vajag komandā. Un neskatīties tikai uz tā, bet skatīties arī pavisam noteikti uz personībām, uz stratēģijām, uz veidu, kā mēs domājam, kā mēs risinām problēmas, vai mēs risinām problēmas. Ja cilvēks ir ideāls, kur viņš var atrast problēmas, bet viņš nekad viņas nerisinās, tad tas nav co-founder materiāls. Viņš visu laiku rekur problēmu, un tev krāj vienkārši sarakstu ar lietām, ko tev darīt. Ļoti rūpīgi izvēlēties cilvēkus, un es teiktu, tā man ir arī tāda liela mācība, ka ir svarīgi saprast, kas ir tie īstie cilvēki. Tas ir un paskatīties vēl uz dzīves stilu. Varbūt viņš ir izcili domāt tur, kur tu nē, varbūt viņam ir idejas, bet tās idejas nāk tikai vienreiz gadā. Zin kā, tāds arī. Jo es nezinu, man liekas, kā laulībā es vienmēr saku, kad ir jāskatās, kāds otram cilvēkam ir dzīves stils, tāpēc, ka viens vai otrs pielāgosies. Zin kā, tu kaut kā pierīvēsies, gan jau biznesā tāpatām, tu arī kaut kāds, ja viņš tur mazāk strādā, tad šajiem pēc nevajag šodien tik daudz, vai ne? Jā, tur ir tik daudz aspekti. Par pierīvēšanos, vai cilvēkam ir arī bijusi pieredze kaut kādā vadībā un lēmumu pieņemšanā, jo sevišķi tad, kad tu esi sākuma stadijā, tev ir regulāri jāpieņem lēmumu. Tā kā katram cilvēkam komandā ir patstāvīgi jāpieņem lēmumu. Tas nebūs tā, ka visi nāks pie manis un mēs katru mazāko lēmumu pieņemsim kopā. Un ir cilvēkiem jāspēj pieņemt lēmumi, jāatrod problēmas, jānodefinē viņas un jāatrisina vai jāizdomā, kā viņas atrisināt. Un tā ir milzīga prasme, jo principā uzņēmējdarbība ir regulāra problēmu risināšana. Ja tu gribi problēmas, sāc uzņēmējdarbības stāstus. Tieši tā, ja tev patīk risināt problēmas, tad man patīk reāli risināt problēmas. Šī ir nozara. Jā. Kas ir tāds, ko varbūt tev neuzprasīja, bet tu gribētu izstāstīt gan par šo posmu vai tieši par startupiem, vai varbūt par sevi šajā posmā? Es teiktu, ka liels aspekts, tad, kad mēs ejam vai nu uzņēmējdarbībā vai startupos, tur ir tik daudz viedokļi un padomi, un kā vajag darīt lietas. Manuprāt, liels jautājums ir, kā tu gribi darīt lietas, kādu uzņēmumu tu vēlies veidot. Tad, kad es sāku, tas bija vienā no pašiem sākuma posmiem, es runāju ar vienu startup founderi, un es viņam saku, mēs runājam par to, kā plānot laiku, un tu zini, esmu iekšā produktivitātē un 6 stundu darba laikā un tā tālāk. Un viņš saka, 12 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, 2 gadus no vietas, bez algas, protams, jo tu pats veido savu uzņēmumu. Un es tā, kā tu tā vari? Tev ir tur ģimene, bērni, hobiji un dzīve un tā tālāk. Un
Un es saku, nē, es tā negribu. Es gribu strādāt ne vairāk kā 6 stundas dienā. Un es gribu arī atpūsties, un gribu arī, lai man šo 2 gadu laikā, kas ir tas sākuma, tas kritiskais starta posms, es gribu, lai man ir dzīve arī. Es gribu satikt tevi, atnākt uz podkāstu, parunāties Meža parkā. Un naudu kafijai. Un manikīram. Es tā nevaru. Jā. Un viņš saka, vēl good luck šo izstāstīt investoriem. Tad es par to domāju, ka ja es ieeju ar tādu domāšanas veidu uzņēmē darbībā, ka šis būs smagi, šis 2 gadus man nebūs dzīves, 2 gadus es tagad strādāšu ar sviedriem un visu un ielikšu. Un cerams, ka kaut kad būs rezultāti vai nebūs rezultāti, kā tas tieši man palīdz? Vai ne? Kur tas man iedvesmo vai kur tas man novedīs? Es nedomāju, ka man tas reāli kaut kur palīdzēs. Un tad es pamainīju šo mindsetu un atgādināju sev, ka es aizgāju no savas CEO pozīcijas ar mērķi veidot savu uzņēmumu. Un, jo es ticu tā idejai, ko es attīstu, un es ticu sev. Bet tajā pašā laikā man, protams, ir jāstrādā smagi un jāstrādā gudri, bet es gribu arī uzticēties sev un savam veidam, kā es plānoju dienu un savu laiku. Un es gribu respektēt sevi un strādāt ilgtspējīgi. Un tad tas, ko es daru, es strādāju 6 stundas katru dienu, un es arī kvalitatīvi atpūšos. Un, manuprāt, tas viens no svarīgākajiem punktiem, ko esmu sapratusi, ir, ka zini, kādu uzņēmumu tu vēlies būvēt, un būvēt tādu, neej tajā iekšā masās, kur viss saka, jāstrādā ir šādi, un tas būs smagi. Jā, uzņēmējdarbība nav rožu dārs, bet tas neobligāti ir arī, ko nozīmē smagi. Tev ir jāpieņem lēmumi, tev ir regulāri jābūt ārpus no komforta zonas. Es neteiktu, tas ir smagi, ir izaicinājumi, bet kā tu to skaties, un pašam ir jāpieņem tas lēmums, kādu uzņēmumu tu vēlies veidot, un seko savai sajūtai un savai izpratnē par to, kas tev ir uzņēmējdarbība. Tev neliekas arī, ka pasaule mainās mazliet uz tā hustle kultūra? Man liekas, ka ja tu strādā dienā 6 stundas pēc visiem flow priekšrakstiem, un flow ir tā plūsma, kurā tu izdari visu ļoti, ļoti efektīvi, tu nevari par 4 stundām vairāk tajā flowā būt. Tu fiziski nevari, tev nav tādas kapacitātes. Tad, ko mēs domājam ar tām 12 stundām, to, ka tu izliksies strādājot, vai ne? Es saprotu, ir tāda kaut kādas lietas, ko tu vari darīt it kā automātiski varbūt, bet tad kāpēc viņas neautomatizēt, vai kaut kādas tādas, un tad man liekas, tie ir normāli, un es domāju, vai nav arī tā, ka investori nāk jau tādi, kas ir, viņi pastāsta arī cilvēcīgāk uz tevi. Droši vien ir moči, es gribu redzēt to, ka tu 12 stundas dienā, bet gan jau, ka ir tāda daļa, kas ir moderna un skatās uz visu kopumā. Ļoti atkarīgs no investora. Ir investori, kas sagaida, ka tu 12 stundas strādās, un ka tu strādās un vienmēr naktī būs sasniedzams. Halo? Tu gribētu dzirdēt, ko es sapnītī redzēju? Un ir tādi, kuri to nesagaida, kur sagaida rezultātu. Un man liekas, tas ir tas svarīgākais jautājums. Nav svarīgi, kā tu līdz tam nonāc, un vai tu strādā 12 stundas pie šī vai 4 stundas. Ir galvenais, kas ir tas, ko tu atnesi. Un ja tu atnesi labu rezultātu, vai tas, kur tev vajadzēja būt, un tu tur esi, viss ir fine, viss ir kārtībā. Jautājums, kā tu strādā un cik gudri. Es teiktu, ka ir arī investori, kas ir hustleri paši. Paši strādā 12 stundas dienā, līdz ar to viņi sagaida to arī no startiem vai vēl vairāk. Un ir tādi, kas to nesagaida, kuriem vienkārši ir rezultāts svarīgs. Bet es teiktu, ka neobligāti mainās, bet ir kaut kāda kustība šajā virzienā. Bet joprojām ir tik ļoti, arī stāstīt, cik ļoti populāri, sevišķi Latvijā startup kultūrā ir pārstrādāties un izdegt un vadīt uzņēmumus. Tā kā tev badge, es izdegu. Yes, tieši tā. Tas ir tā kā honor badge, ka tu esi smagi strādā, tu esi malacis, tu skrien, tu dari, tu esi visur operatīvajos, strateģiskajos, tu vēl intervijas sniedz, vēl kaut ko vadi un dari. Un tev vēl citi projekti, un tev vēl savu hobiju un dzīvi un vēl kaut kas, un tu skrien uz visām pusēm. Un tad tu, esi malacis, jo tu strādā daudz. Un, es to negribu. Es esmu tur bijusi, es esmu izdegusi kā vadītāja un esmu pārstrādājusies. Es esmu 2-3 gadus no vietas strādājusi bez brīvdienām un atvaļinājumiem un 11 stundas dienā. Man to nevajag vairs. Jo es veidoju savu uzņēmumu un strādāju pēc saviem noteikumiem. Bet tad, kad tu veido savu uzņēmumu, tev nav tā, ka tu vari arī tās daudzās stundas, tāpat nav jau tā, ka tu 6 stundas nostrādā, aiztais ciet datoru un neko tagad par to nedomās. Mēs tāpat domājam es domāju par saviem podkāstiem, par savu Instagram, par visu kaut ko arī pēc darba, bet ne jau tā, ka es tagad sēdēšu pie tā klāt. Bet man tos pirmos gadus vispār veidojot visu kaut ko es veidoju, saturu,
man bija nenormāli daudz iedvesmas. Es tiešām sēdēju no rīta līdz vakaram. Nevis tāpēc, ka man bija jādara, bet tāpēc, ka es reāli gribēju. Man bija Covid laiks, nevarēju nekur baigi iet. Un tos podkāstus varēja rakstīt, editot. Cilvēki teica jā. Un tas viss tā baigi organiski, dabiski. Ritīgi, tiešām ļoti, ļoti forši. Jā. Bet, protams, es neatņēmu sev to, ka es no rīta izskrietu, vai to, ka es vakarā kaut kādā pastaigā, vai to, ka es normāli ēdu un viss pārējais. Bet es varēju arī 12 stundas nosēdēt, bet ne tāpēc, lai 12 stundas sēdētu. Bet tev nav arī tāds, ka tu esi vienkārši tā iedvesma un tas, ka tev gribās to darīt, ir tas, kas tev ļauj. Man absolūti gribas strādāt pie saviem projektiem. Un pie Dialitas, pie startup un pie citiem projektiem. Un man viena no tādām, es nezinu, moto vai tādām vērtībām, kas man vienmēr ir bijusi, es daru to, ko es gribu. Tā kā, ja es jūtu, ka man šis sagādā zobsāpes un man ir jāpiespiež sevi darīt, es sāku sev uzdot jautājumus, kāpēc šo daru, vai es varu to nedarīt, vai es varu deliģēt, vai kāpēc vispār tas ir jādara un tā tālāk. Tu sāc uzdot jautājumus. Bet ir jābūt šai vēlmei to darīt lietas, un tad es ticu, ka tur ir tā produktivitāte, tur nāk arī rezultāts daudz kvalitatīvāks. Jo tas nav tāds vienkārši kaut ko darīt, tas ir parasti tāds visu. Un tāds, ienirt. Bet es ļoti skatos, lai man nav tā, ka es nosēžu pie datora 12 stundas no vietas. Ir obligāti no rīta jāpaskrien vai jāpavingro, vakarā ir arī jāizdara kaut kas un jābūt ir tam balansam. Un tajā brīdī es jūtu, ka tajās dienas, kad es no rīta esmu veltījusi laiku sev, pastrādājusi produktīvi, fokusēti, pilnvērtīgi, un tad vakarpusē es atkal aizbraucu, kaut ko redzu, paskatos, atpūšos, satieku kādus draugus un vēl kaut ko. Tās dienas ir reāli visbagātākās, un nākamajā dienā es arī jūtos pilnvērtīgi, es varu iet pie datora, bet tas nenozīmē, ka man nav dienas, kad strādāju arī 12 stundas. Man ir, dažreiz uznāk vienkārši tāds, vai naktī atver datoru, un vienkārši man ienāca ideja, un es jūtos ļoti iedvesmot un enerģiski tagad to realizēt. Tā kā, tad es nevalku sev, nē, es jau esmu 6 stundas nostrādājusi, tu vairs nedrīkst. Tā emerītis. Tad ir jājūt un jāsako līdzi. Es domāju, ja tas ir viss veselīgi, un ja cilvēks pat jūtas arī labi, viņš ir 12 stundas no vietas katru dienu strādā, viņš jūtas rītīgi, enerģiski, labi, veselīgi, un viņš nesaslimst, jo es redzu, ka tie cilvēki, kuri strādā 12 stundas dienā un ir pa lielam pusizdeguši, un kuri turpina sev močīt, viņi saslimst regulāri. Viņi tikai reizi mēnesī, vismaz nedēļa ir slimi. Kur ir kāda produktivitāte? Nav. Izdala tās visas stundas, un tev tāpat sanāk. Tu esi turpat, tikai esi mazāk ilgspējīgs. Tā kā ir jāsako pašam katram līdzi. Tu pareizi pateici par tām, ka citreiz to dienu baigi, es atceros arī novaldes tādu ilgi nostrādā, un nākošajā piecelies, un atkal turpina to pašu darīt, un nav tā kaifa, kā tad, ja tu vakarā aiziet tiešām ar draugiem pasēdis, nezinu, tā kā tu saki, aizbrauc kaut ko paskaties, kaut kas interesants notiek, un tu tā kā pārslēdz tavu smadzenes tiešām no tā viena uz kaut ko citu, un tad tu atnāc tāds, svaigs, un tev ir atkal tā jēga darīt, tāpēc tā tāda svarīga lieta. Kā tu pārslēdz? Vai tev tā automātiski stāv? Hops. Nē, tas nenāk automātiski, bet tā ir jāpiedomā. Es pēdējos 3 mēnešus dzīvoju Kanārijās. Un es pārvācos uz Kanārijām padzīvot. Un es jūtu, ka pirmās dienas, protams, tu eksplorot, tu brauc apkārt, redzi, tev ir šī tā kā vēlme ziņkārība redzēt salu un atpūsties. Un pēc tam tu aizēji atpakaļ darbos vai sliedēs savās. Un es sapratu, ka es kaut kādā brīdī atjēdzos, ka esmu 1 vai 2 nedēļas, man liekas, bija jau 2 nedēļas pagājušas. Es neesmu neko redzējis, neesmu nekur izgājis no mājas. Esmu tikai strādājis, fokusēti, jo kaut kāda sakrita darbi un tā tālāk. Un es saprotu, laiks iet uz priekšu, man ir jāieplāno arī atpūta. Man ir jāieplāno šī diena, kad es pilnībā atpūšos. Piemēram, es eksperimentēju ar tiem saviem darba laikiem, un es strādāju 6 darba dienu modelī, vienu pusotru mēnesi. Un tad es katru piekdienu braucu apkārt un kaut ko skatījos un pilnībā atpūtos. Un tagad es esmu modelī, kad es principā, ja neskaitu šīs dienas, kad esmu Latvijā, bet principā es strādāju 7 dienas nedēļā, 6 stundas dienā. Un tad pārējo laiku katru dienu es ieplānoju, ka es atpūšos arī vakarpusē, ka es kaut ko daru. Tā kā, kas būs mana atpūta, kā es šodien atpūtīšos. Vai tā ir grāmata, vai aiziet līdz pludmalei, vai pastīties saulrietu, vai satikt kādu draugu, vai vēl kaut ko. Tā kā ir jāieplāno atpūta, un citreiz mēs pieņemam atpūtu, kā ļoti pašsaprotam. Viņa pat atnāks, bet nē, tikai jāieplāno. Tieši arī klausījos vakar podkāstu par miegu, un viņi ieteica nevis likt tikai modinātāji, bet arī modinātāji, kad ir jāiet gulēt. Ka tev ir, tāpēc, ka tas miega laiks ir svarīgs, tad cikos tu ej gulēt, cikos tu celies, bet uzlikt arī to hei, tev ir jāiet gulēt. Es domāju, ārprāt, cik
Vienkārši ideja, bet reāli ļoti labi. Man ir telefonam uzliekas tas sleep vai kaut kāds tas night modes, un viņš tā noskan parasti, un man ir 9, un tad es arī jā, drīz, bet tas nav tā kā, ka tev modinātājs no rīta, tad tu esi tev nav tā, tas uzliekās, nu labi, es tur noliecu uz otru pusi telefonu un turpinu darīt. Tik pašsaprotam it kā lieta, bet arī jāpiedomā. Jā. Forši interesanti, jo es tādu modeli neesmu baigi mēģinājis, ka tu visu laiku strādā, bet 6 stundas, un pēc tam šobrīd strādā labi, jā? Jā, man ļoti patīk. Es tā strādāju apmēram pēdējo pusotru mēnesi. Un tajā brīdī, kad es strādāju 6 dienas nedēļā un to vienu atpūtos, un tā bija pilnībā pilna diena, kad es kaut kur ceļoju, pavadīju visu dienu kaut kur ceļā un tā. Atpūtā, tad tas bija ar galveno mērķi, jo es zināju, ka man ir jāredz sala, tā kā man ir jāpaceļo apkārt. Tagad, kad es esmu 7 darbdienu modelī, es katru dienu uztveru kā jaunu sākumu, jaunas beigas, respektīvi es pilnībā atpūšos, es pilnībā pastrādāju fokusēti, es izdaru abas lietas pilnībā balansā, un nākamā diena atkal sāks no jauna. Un es jūtos ļoti, ļoti labi. Man patīk Steven Bartlett savā podkāstā teica, ka viņš katru dienu vingro, jo ir pārāk grūti sev motivēt, tagad otrdienās vingrošu un ceturtdienās vingrošu, un tad tev pa starpu ir šī pārtraukuma, un katru reizi to jāsaņems no jauna. Un tas pats ir, es to uzturu tāpat kā par darbu, ka es katru dienu strādāju, katru dienu atpūšos, man nav jāmotivē, tagad man ir 2 dienas off, tagad man atkal jāpastrādā, un tā es varu katru dienu saņemties un darīt. Ja man kādu dienu pilnībā negribas strādāt vai gribas tikai strādāt, tas arī ir ok. Es zinu, nākamā diena ir jauna labs puse. Tas pats par sportu. Es katru dienu sportoju, kādu dienu es izlaižu, tas ir ok. Tad atkal es sāku, nākamajā dienā man ir jauna iespēja. Interesanti. Padomāšu par šo. Pamēģini. Man īstenībā interesanti, kā tev kāds tāds. Es ļoti bieži sestdienās man patīk vienkārši piesaisties kaut ko arī ierakstīt, paeditot. Nu, es tā baigi neskaitu, vienkārši tā ir laikam tāpēc, kad apkārt partneris strādāja no pirmdienas līdz piekdienai, un tad es esmu ieplānojis tās sestdienas, svētdienas, kad ir brīvāks. Es domāju, ka tas ietekmē ļoti. Bet, es piecījos ļoti agri, un ļoti bieži, kamēr es jau esmu izskrējis visu izdarījis līdz 10, es jau arī esmu kaut ko padarbojusies. E-pasti jau tāpat atveru katru dienu. E-pasti, Instagram, visādas tās lietas ir tāds, bet laikam tu pats sev stāsti īstenībā, ka ir jau sestdiena, jau svētdiena. Jo agrāk es strādāju 6 dienas. Man patika vispār, un tad svētdiena kaut kā tāda brīva, bet citreiz tu nevari, labi, svētdiena, ko ar viņu? Tā kā tiešām dažreiz ir tāds, ko ar viņu? Un citreiz ir pirmdiena, un pirmdiena ir viss, un gribās, un kaut ko tu esi, nezinu, ārā skaists laiks tur, vai kaut kas notiek, un tev gribās hops ārā, un es pēc tās, nezinu, vai tā ir īsta filozofija vai ne, bet, kad Japāņi tā, ka ķirši zied, tad drīkst iet ārā un iet uz skolu, kaut kur man kāds tev kādreiz stāstīja. Tas kā mums Latvijā -30 grādi. Jā. Un tad es vienkārši tā ārā šodien kaut kas zied, man gribās ārā, es laižu ārā, bet, jā. Tas man patīk ar manu 7 darba dienu nedēļu, ka, ja es jūtu nav, tad nav. Jo man ir nākošā diena, tas ir vienmēr tādā flowā, tas vienmēr ir kustībā, un es varu sakot pati sev līdzi. Bet es ticu, ka īstenībā, ja partneris ir, ka viņam arī ir savs, piemēram, 5 darbdienu modelis, tas var ietekmēt, jo tad ir tās 2 dienas, ko tu visticamāk grib pavadīt kopā un atpūsties. Tāpēc, ka viņas ir citādas vienkārši. Tad ir izejam ārā kaut kur brokastīs vai padaram šito, padaram to. Un tad, bet es tev mazo posmu no rīta, ja es piecēlos 6 līdz 10, kamēr kaut kas sāk notikties un kaut ko izdomā, ko mēs darīsim, es jau esmu kaut ko izdarījis, ko man gribēs tur varbūt. Jo tas man ir rīta. Tev tas ir arī rīta cilvēks. Tas vakar, jā. Tad tu savus 6 stundas strādā tā kā pēcpusdienā? Dažreiz strādāju 2 maiņās. Nē, es strādāju, man principā ir rīts, viss, kas man ir atpūta un laiks sev. Tad no 12 līdz 6 es strādāju un diezgan fokusēti. Un tad man ir atpūta, un ja es jūtu, ka man vakarā naktī gribas atvērt datoru, tad dažreiz to arī izdaru. Cik interesanti. Jo man tieši otrādi. Tas rīts, jā. Rīts, kaut kādas savas lietas tur izskriet tā, bet tad piesaisties un es tā baigi. Tas būtu tas, kurš droši vien tad līdz kaut kādiem 12 vai 2 strādāt, un tad pēc tam ir tāds ritīgi off laiks. Bet kas ir vēl forša lieta ar 7 darbdienu nedēļu, ir, ka sevišķi tu saki, ka tu jau katru dienu tāpat atver e-pastus. Tad kā sevi nemāni, ka
nu, es tā kā, vai arī nejūties slikti, ka ir it kā brīvdiena, kad man ir jāatpūš, bet satveru ēpastus. Tā kā vienmēr esi tajā procesā, un katra diena ir ar rutīnu, un līdz ar to, ka tev izveidojas tas pieredums un rutīna, ir daudz vieglāk būt disciplinētam par pilnīgi visām tā kā dzīves jomām. Un tas, ko teici par to katru dienu darīt, man ir arī vieglāk katru dienu iet skriet, nekā ik pa laikam iet skriet. Man pilnībā, es tagad kaut vai noskrienu 500 metrus, bet tā kā, man ir izdarīts, jo es zinu, tā kā, hops, rīt rutīna pabeigta, viena otru, un tev ir dan. Nevis tā, šodien šitas, šodien tas, un tad tev aizmirstās. Un tas arī meklēt attaisnojumus, lai nedarītu. Jā, man bieži vien vienkārši aizmirstās, ja nav tāds regulāri, kas notiek, nenotiek. Un, jā. Okay. Es esmu sapratusi, šajos 3 mēnešos ļoti daudz eksperimentējot ar savu darba veidu, kā es organizēju savu darbu. Es esmu sapratusi, ka man, un vispār, protams, disciplīna ir milzīga atslēga produktivitātei. Tad, kad nav disciplīnas, tā produktivitāte arī krītās. Un tajās brīžos, kad es pārgāju no viena modeļa uz citu modeli, protams, man arī ar disciplīnu bija grūtāk un bija jāpārveidojas un tā tālāk. Bet tajā brīdī, kad tagad es organizēju katru dienu savu darbu un katru dienu atpūtu, es daudz disciplinētāk un strukturētāk pieeju. Un es jūtu, ka man produktivitāte ir augšā, es jūtos ļoti labi. Super. Baigi forši. Ok. Nu, ko 7 dienas nedēļā, lai uztaisītu startup, jā? Kas tā tagad ir nākošais posms, kur jūs ejat ar startup? Kur mēs tev redzēsim? Man tagad liels notikums ir Austrijas startup programma, kurā piedalījās vairāk kā 400 uzņēmumi, kuri startēja, un es esmu top 6. Un tad, braucu nākošu nedēļu uz Austriju, un tad tur es pavadīšu 1,5 mēnesi kopā ar investoriem un bankām un partneriem strādāsim un audzēsim muskuļus. Principā lielākais posms ir monetizēt, un mēs jau esam pusceļā, tur ir jāuzliek punktu uz i. Un, protams, paralēli mēs programmējam, attīstam produktu un investīcijas piesaistīt. Jā. Principā, jebkura uzņēmuma 3 svarīgākie uzdevumi. Un tad viņus izdari kaut kā paralēli un kasties uz priekšu. Superīgi. Liels paldies par šo foršo āru sarunu. Mana pirmo ekspedīcija. Meža parka, kur podkāstos, bet es tev novēlu, lai tev tur superīgi iet, lai tu iepazīsti sevi no vispār atkal citu, varbūt pat aspektu. Man liekas, tāds foršs piedzīvojums 1,5 mēnešu garumā un intensīvi. Es ceru, protams, ļoti svarīgs posms, jo mēs būsim tā kā tūplānā, vai ne? Tā kā zem lūpes, un būs ļoti intensīvi 3,5 mēnesis, kur mēs strādāsim, un, protams, ir arī ekspektācijas, kam ir jāiznāk ārā pēc tiem pusotru mēnešu. Lai iznāk. Jā, paldies. Lai izdodās, un tad jau tiekamies kaut kad uz nākamo sarunu, lai ir jau unicorn stāsts. Ātrāk. No pressure. Bet, no pressure at all. Pēc pusgada.